Priekā par došanu un priekā par saņemšanu. Sagaidot Ziemassvētkus, šonedēļ dalījās starptautiskais uzņēmums Hansaflex Hidraulika un Gaujenes bērnu sociāla aprūpes centra mazie iemītnieki. Uzņēmuma darbinieki bija parūpējušies par negaidītu pārsteigumu – dāvinājumu 4000 eiro apmērā. Saņemiet savu dāvanu, kas ir domāta jums visiem. Un lasiet, kas tur ir rakstīts. Lasam, visi, kas varam lasīt. Lēnām. Kas tas ir bērni? Pa ciparu. Nē, cik? Cik? Tūkstoši tikai 4. Ko tad tu gribēji? Tur ir punkts, redzi, tās ir nulles aiz komentā. Uzņēmums Hansaflex ir pārstāvēts 40 pasaules valstīs. Latvijā Hansaflex Hidraulikas servis darbojas un sniedz pakalpojumus cauri diennakti. Uzņēmumam izveidojusies tradīcija ik gadu iepriecināt kādu sociālās aprūpes iestādi, dalīties ar tiem, kam dāvāta prieka nekad nav par daudz. Šogad sanāca tā, ka mūs piešķīra, jo reizi gadā piešķir vienai no 40 valstīm. Izvērtē speciāla komisija pieteiktos projektus. Šogad tika atzīts Gaujenes kā tāds. Man tik tiešām nejūt tāds prieks, ka bērni saņemšu. Pārsteigums izdevās. Kā bērni, tā darbinieki jutās patiesi aizkustināti par dāvanu, un idejas, kā to izmantot, bija kā no pārpilnības raga. Kādu tu gribētu savu jauno istabu? Kāds ir, bet man jau tā kā būtu vienalga, lai tik būtu istaba izremontēta. Varbūt jau kādas krāsas ir, kādas tu gribētu? Krāsas? Man patiktu. Jelās. Tūlīt pateikšu. Dzeltena tāda. Saulaina, gaiša? Jā, tāda gaiša, jā. Uz kurien gribētos ekskursijā aizbraukt? Rīgu. Uz Rīgu, kur vēl? Akvaparku. Tas ir sapnis tā kā, jā. Tad aizbrauksim uz Līvu akvaparku. Iestādes vadītāja ar gandarījumu norāda, ka 4000 eiro vērtais dāvinājums ļaus īstenot daudz sapņu un ieceru, realizēt tās vajadzības, kas nepieciešamas jau ilgāku laiku. Šī ir tiešām negaidīta dāvana. Parasti uz Ziemassvētkiem mēs jau kaut ko plānojam un gaidām. Un šie Ziemassvētki mums bija tādi plānoti, tādi kādi būtu, kādus mēs šī brīdī tā kā varam atļauties. Un šī dāvana mums laikam Dievs atsūtīja, kā jau Ziemassvētkos, un mēs varēsim nosvinēt, mēs varēsim izdarīt to, ko mēs gribam izdarīt. Ideju jau te pabira daudz, vai ne? Ko darīt? Idejas pabira daudz, mēs vēl apspriedīsimies ar bērniem un darbiniekiem, bet mēs tā kā gribam saremontēt vienīgo istabu, kas mūsu aprūpes centrā ir nesaremontēta. Mēs gribam jaunu dīvānu, skaistu. Un tad mēs droši vien gribam kaut kur arī skaisti aizbraukt, un mēs gribam uzšaut paši savu salūtu jaunā gadā. Gaujenes sociālās aprūpes iestāde bērniem ir kā mājas. Lielākā daļa no viņiem Ziemassvētkus un jauno gadu sagaidīs Gaujenā, un šoreiz viņu svētkus krāšņākus padarīs kā dāvanas, tā arī labās domas, ko viņiem varam veltīt mēs katrs.